pa lielam aizvedītā sezona, manuprāt, ir aizvedīta pat ļoti labi. Un kāpēc? Daudz gan mēģina teikt, ka, Motosporta federācija un krosa komisija tā skaitā organizē Latvijas čempionātu, kuram nav prestiža un tā tālāk un tā joprojām. Nu, var jau būt. Jautājums ir, kurš saprot ar prestižu? Kas tad ir prestižs? Nu, manuprāt, šis gads ir pierādījis, kad salīdzinot ar pagājušo gadu, mums ir audzis sportists skaits, tad Motosporta federācijā, motokrosam ir nopirktas daudz vairāk licences, ir nopirktas šogad jau, it kā tas skaits nav liels, 280 licences, pagājušā gadā bija 240, vai ne, bet tas parāda to tendenci, ka tomēr, sportisti izvēlās Motosporta federācija. Protams, Motosporta federācija ir arī plašāks iespējas, vai ne? Tā ir saikne ar FIM, ar UM, un teiksim, tās ir iespējas sportistiem. Un gribu teikt arī to, ka tie organizētie pasākumi, ko organizē Motosporta federācija, tie arī ir augstas kvalitātes. Attiecībā par Latvijas čempionātu. Latvijas čempionāts pagājušajā gadā norisinājās, jeb šajā gadā aizvadītajā sezonā norisinājās 8 posmos. Daudz teica, tas ir par daudz, daudz teica, tas ir par maz, citi teica, ok, tas ir ļoti labi un mums tas patīkās. Un šogad arī, skatoties pēc tā, kāds bija mūsu uzstādījums, mums arī izdevās piesaistīt daudz ārzemju braucējus. Piedalījās no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, pat Somi šogad uzsāk braukt pie mums Latvijas čempionātā. Un rezultātā arī izcīnīja godalgotas vietas. Tā kā tas bija arī mūsu mērķis, par cik arī mūsu Latvijas geogrāfiskais stāvoklis ir tāds, kad mēs varam izmantot efektīvi kaimiņu, teiksim, piesaisti. Tad tas ir tas, ko mēs varam arī darīt Latvijas čempionātā. Ļoti labi sadarbība. Un bez tam mums izdevās izveidot vienoto kalendāru Baltijas valstīm, Latvija, Lietuva, Igaunija. Tad latviešiem bija iespēja startēt kā Igaunijas nacionālā čempionātā, tā arī Lietuvas nacionālā čempionātā. Es gribētu teikt, ka tāda labāka sadarbība, tā jūtama labāka sadarbība mums izdevās ar Lietuvas motokrosu, tad Lietuvas motosporta federāciju, un daudz latviešu braucēji piedalījās Lietuvas organizētajā Lietuvas čempionātā. Lietuvieši, protams, arī pie mums. Tas, es domāju, ka bija ļoti labs rādītājs. Un ļoti interesanti, kad izvelkām kopējos skaitļus, cik tad ir piedalījušies Latvijas čempionātā ārzem sportisti, mēs bijām paši pārsteigti, jo tas kopējais skaits sasniedz 147 sportistus. Tad tie dažādi uzvārdi 8 posmu garumā. Un vislielākais pārsteigums bija tas, kad pār pa 70 braucēji bija igauņi. Tad igauņiem Latvijas čempionāts ir bijis ļoti interesants. Krievi 20 bišķīt pāri bija, tad lietuvieši kaut kur ap 40. Baltkrievi 2. Tad es domāju, ka to visu lietu attīstot, un mums ir ļoti labas iespējas, teiksim, starptautiskajā arēnā startēt kā nacionālajam čempionātam. Varbūt tas būtu varbūt ļoti skaļi teikts, bet nākotnē varētu būt kaut kas līdzīgs Adakam. Protams, mēs nevaram salīdzināt Vācijas sportistu skaitu un to valstu sportistu skaitu, kas atrodas ap Vāciju. Ja Holandē kaut kādas 30 000 licences tiek pārdotas par gadu, tad mēs priecājamies par 280. Godīgi sakot, bet būtībā esam izmantojuši to resursu, kas mums ir, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Pat cik arī ļoti daudz tiek runāts attiecībā par Latvijas čempionātu prestižu. Ļoti daudz, varbūt es gan negribētu teikt, ka ļoti daudz, bet ir atsevišķi cilvēki, kas saka, Latvijas čempionātam nav prestiža. Kad viņam tagad pajautā, kā tad viņš to prestižu saprot, vai ne? Daudz klases, tas ir tas, kas degradē prestižu, daudz posmu, tas ir tas, kas degradē prestižu. Cits saka, es nemaz tā īsti nevaru pateikt, bet man te draugs teica, vai ne, kad nav prestižu, un es tagad tāpat runāju. Un pa lielam ļoti daudziem uzjautājot, daudz arī pat īsti nevar atbildēt, ko tad viņi saprot ar to prestižu, vai ne.
Nu, ir visādi uzstādījumi. Vienam patīk tas, otram tas, trešam tas, ceturtam vēl kaut kas. Bet, manuprāt, galvenais ir, mēs jau esam Motosporta federācija, mēs taisam, organizējam motosportu ne jau priekš teiksim, basketbolistiem vai volejbolistiem, vai ne, bet mēs organizējam priekš motosportistiem. Un motosportisti, viņi izvēlās to, ko viņi vēlās. Viņus nevar piespiest ne ar varu, ne ar, ar naudu varbūt var piespiest, vai ne, bet, teiksim, ar varu nevar piespiest piedalīties kādās sacensībās. Bet, ja mums ir izdevies uzorganizēt, var teikt, lielākos nacionālos čempionātus Austrum Eiropā, kā tas ir izdevies šogad, tad par to liecina tikai tas, ka sportistiem tas interesē. Manuprāt, viss ir kārtībā. Vēl daudz pārmet, godīgi sakot, kad Latvijas čempionātu apmeklē maz skatītāji, nenāk skatītāji un tā tālāk. Jā, ir, kur atnāk mazāk, ir, kur atnāk vairāk, bet tai pašā laikā, protams, tas ir svarīgi, lai sportistiem ir, kas skatās, bet, teiksim, cerēt, kad atnāks skatītāji no kaut kādiem citiem sporta veidiem, tas ir tā. Protams, atnāks, vai ne, bet jebkurā gadījumā viņš atnāks, ja viņam interesēs. Ja viņam var interesēt tikai tad, ja viņam ir kaut kāda saistība vairāk vai mazāk ar motosportu. Lai būtu saistība ar motosportu, agrāk vai vēlāk viņš ir tai motosportā jāiestaista. Un tieši tāpēc, lai to visu darītu, tad tas uzstādījums bija šogad maksimāli attīstīt visus iespējamos motokrosa veidus, tad dodot iespēju braukt visiem un ar jebko. Tas ir retro motocross, kur būtībā dažus gadus apakaļ bija ļoti daudz klases, jau likās jau pat gandrīz izmiruši, vai ne? Bet tas bija tas, kas izvilka blakusvāģis, kur jau bija nolikti malā jau labu brīdi atpakaļ, un teiksim, arī vecās čežetas, kurām praktiski tā bija vienīgā iespēja, kur tā normāli startēt. Un arī pagājušajā gadā, ja pagājušajā sezonā mēs arī iesākām attīstīt mazmotoru kustību. Ko nozīmē mazmotoru kustību? Te jau mēs jau pa lielam zinām, Mairis Levans savā laikā bija tas, kas izvilka ne no kurienes zelta mopēdu. Un zelta mopēds attīstījās tik tālu, kad apus mototrasē dalībnieku skaits bija līdz mopēdis skaits bija pār pa 100 jau Maira Levana organizētajās sacensībās. Godīgi sakot, paldies Mairim par to, ko viņš ir izdarījis, un mēs redzam, ka tur ir iekšā potenciāls, un ir cilvēki, kas grib ar to nodarboties, var sakot, un viņiem arī ir jādod iespēja. Tad ir sākta attīstīt mazmotoru kustību, tad zelta mopēds. Šogad notika 4 sacensības zelta mopēdam, un godīgi es pats biju pārsteigts, un arī vēl daudz citu bija pārsteigti, kur tomēr ir ļoti, ļoti liela interese ar to nodarboties. Lūk, un var sakot, šie te vienkāršie motokrosa veidi, kas ir pieejami, tautai reāli pieejami ar veciem motocikliem, ar vienkāršiem motocikliem un ar mopēdiem, tas ir tas, kas vairāk vai mazāk ievirza tos cilvēkus motosportā. Un rezultātā tie, kam rodās interese vispār par to motosportu, un tie ir tie potenciālie skatītāji, kas nāks uz krosiem, tie potenciālie braucēji, kas brauks, varbūt, vai ne, un tie potenciālie, kam ir, un varbūt arī nākotnē būs interese par motosportu. Praktiski mums jāizaudzina ir motosportistu paudze. Pa lielam nekas jauns tas nav. To mēs varam redzēt pēc tā, kā tas ir Kurzemes galā, kad savā laikā Liepājas Atlantika, vai ne, un Brocēni, tie bija tā attīstījuši motosportu, ka bez maz vai katrā ģimenē bija motosportists. Un tad tas ir tas, kas arī ir atstājis to interesi arī šodien par motosportu. Un tāpēc arī tur motokrosa sacensības ir plaši apmeklētas. Katrā ziņā tas, ko mēs esam darījuši, vai ne, ir darīts tikai motosporta labā. Tas ir tāpēc, lai visu to attīstītu. Un nākošais gads, es domāju, kad būs... Nākošajā gadā mēs esam samazinājuši Latvijas čempionātu skaitu, pateicoties spiedienam. Varbūt pareizi, varbūt nepareizi. To rādīs laiks. Bet katrā ziņā tiks maksimāli attīstītas
visi citi motocross veidi. Tad tas ir retromotocross, apvidus motocross, tas ir mazmotoru motocross, var sakot, viss iespējamais, un arī organizatori tiks organizēt uz to, lai organizētu sacensību. Tad, var sakot, taisīs gongs visos stūros. Un tas, es domāju, ka arī būs tas, kas vairāk vai mazāk visas tās lietas radīs konkurenci starp organizatoriem. Un konkurence starp organizatoriem tā būs tā, caur ko sportists caur organizatoru saņems atpakaļ to gaidīto rezultātu, vairāk vai mazāk. Pēc tam 2013. gads, tad jau skatīsimies. Es domāju, ka nākošais gads radīs ļoti, ļoti lielu piedāvājumu no organizatoru vidus par motocross sacensībām, un šis te piedāvājums radīs konkurenci organizatoru starpā. Bet es domāju, ka Latvijas čempionāts rulēs, būs mums ārzemnieki, mums būs igauņi, mums būs lietuvieši un visi pārējie un tā tālāk. Tā kā pesimismu nekāda. Es domāju, ka viss ir kārtībā. Novēlēt priecīgus, jaukus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, un cīņas sparu un prieku, un arī tiem, kas vēl mācās, tiem arī mācīties, kas nemācās, arī varbūt meklēt un kaut ko pamācīties un iegūt profesijas, specialitātes, un ne tikai nodarboties ar motobraukšanu, bet arī paralēli darīt visu to, kas ir vajadzīgs dzīvē pašlaik, kas būs vajadzīgs dzīvē nākotnē. Paldies par uzmanību!